Rainis, mīļai māmiņai, tu mīļā, mīļā māmiņa, es mīlu tevi kā nevienu. Tu esi manim dārgāka par saulīti un baltu dienu. Tu vienmēr esi labiņa un žēlo mani katru brīdi. Riet saule, aiziet dieniņa, bet tu aizvienam silti spīdi. Pie tevis nāku nākdama, vai manim bēdas ir, vai prieki, tev pieder katra domiņa, vai svarīgs kas vai kādi nieki. Tu mīļā, mīļā māmiņa, par visu vairāk mīlu tevi, man balta dzīves taciņa, tu savu sirsniņu man devi. Mana profesionālā nodarbošanās ir ļoti saistīta ar personīgo stāstu, un tā visticamākais, ka bija tā galvenā motivācija, kas ir meklējama agrīni, jau bērnībā, kur es atceros tādas pirmās stīgas dvēseles, kas novibrēja domājot par bērniem, kuri aug bez ģimenes. Es uzaugu šķirtā ģimenē un agrīni jau sajūtu tādas ilgas pēc tā, kā man nav, pēc liela ģimenes pusdienu galda, pēc tēta, kas blakus mammai sēž, brāļiem, māsām. Un es domāju, Dievs tādu empātijas kaut kādu sēklu tur bija dēstījis un to sāpi lēma lietot, labi, es tagad spriežu Dievu lietā, bet tā es to tulkoju priekš sevis, ka tas tiek lietots par svētību. Un tāda svētā neapmierinātība radās tanī brīdī, izejot no savas pieredzes, kad man bija diezgan skaidrs, kad es savu dzīvi kaut kādā mērā vēlos veltīt, lai palīdzētu arī citiem bērniem, kuriem ir tāda līdzīga sāpe un ilgas. Pirmais solis, ko katrs no mums var darīt, vai ko cilvēks var spērt, ir apmeklēt mājaslapu palīdzbārņiem.lv, kurā tiešām, manuprāt, ir brīnišķīgi apkopot visu informāciju, ko cilvēks var darīt. Var arī painteresēties savu draugu paziņu lokā, kur ir kāds, kurš jau dara. Kurš jau ir brīvprātīgais, kurš jau ir auģu ģimene adoptētājs vai darbojās kādā citā labdarības organizācijā, kas varbūt atbalsta ģimenes, kuras ir nonākuši krīzes situācijā, palīdz jauniešiem, kā mentors, nedaudz palūkoties apkārt un painteresēties. Atrodi piemājas upīti, kurā strautiņu, kurā iekāpt. Un pamērcēt tās kājas, vai okeāns tiešām var būt biedējošs. Bet, kā mēs zinām, kad okeānā satiek mazi strautiņi, upītes un jūras, ja, es domāju, ka mēs varam atrast, katrs var atrast kaut ko saskaņā ar savām spējām, saviem resursiem, talantiem un atbilstošo posmu dzīvē, kurā cilvēks ir. Jo vienu lietu var darīt pusaudzis, un pavisam ko citu spēja darīt pāris vai ģimene vai pieaugusi persona ar pieredzi. Tas ir pavisam kas cits. Par bērniem, kuri ir zaudējuši savu balsi un kurus nesaprot, es ļoti vēlētos, lai cilvēki satver, apzinās, ka bērni kļūst par tiem, ko viņi dzird, kas viņi ir. Tie vārdi, kas pār bērniem tiek izteikti, tie kļūst par daļu no bērnu identitātes. Tā pieredze, ko bērni ir guvuši, kļūst par viņu neredzamo bagāžu, nastu, ar kuru tie iet. Un ka mēs katrs varam šiem bērniem dāvāt citus vārdus, citu pieredzi, citu skatu, pavērt uz pasauli, uz cilvēkiem, uz attiecībām, un kad patiesībā nav jādara ļoti daudz, ir jābūt līdzās kā drošam cilvēkam un jādāvā bērnam cita pieredze. Ja man būtu burvju nūjiņa un es varētu izdarīt un izmainīt vienu lietu, es vēlētos, lai katram no šiem bērniem ir līdzās droši pieaugušais. Es nevēlētu viņiem pārticību, izglītību, ārvalstu ceļojumus un pieredzes, bet es vēlētu, lai viņiem līdzās vienmēr ir kāds silts cilvēks, kurš par viņu stāv, krīt, kurš aizlūdz, kurš saka,
labus vārdus, kurš pieceļ, kad ir sanācis pakrist, un kurš citreiz fiziski vienkārši arī samīļo. Ir līdzās. No manas personīgās pieredzes lielākais gandarījums un mācība ir tā, kad pat ja tev nesanāk ar pirmo reizi, tu vienmēr vari mēģināt vēlreiz. Un tas ir tas, ko es arī saku citiem un saviem bērniem, kad ja nesanāk, tu vari mēģināt vēlreiz, un tas ir tas, ko es esmu piedzīvojis, arī audzinot savus bērnus. Es biju cita mamma meitai, pirms jau gandrīz 20 gadiem, un es gribu ticēt, kad es esmu un būšu citādāka mamma šobrīd dēlam. Un tas man dod cerību, un es gribētu arī citiem palīdzēt to satvert. Jā, ka mēs varam mēģināt vēlreiz, pat ja mums neizdodas gan ikdienišķās mazās lietās attiecībās, bērniem rādīt šo piemēru, bet arī paši noticēt un dot tādu žēlstību un līdzjūtību sev. Pat ja man nesanāca, pat ja es kļūdījos, es piecelšos un mēģināšu vēlreiz. Cilvēks, kurš nevar pats uzņemt svešu bērnu savā ģimenē, viņš patiesībā var darīt ļoti daudz un vēl vairāk nekā tas, kurš uzņem šo vienu. Viņš var stāstīt citiem par šo brīnišķīgo cilvēku, kurš ir uzņēmis bērnu ģimenē. Viņš var atbalstīt ar labu vārdu, ar finansēm, ar dažādākiem veidiem. Viņš var atbalstīt organizācijas, atbalstīt ģimenes, viņš var kļūt par bērna balss, viņš var stāstīt par labajām darbiem, ko citi dara, un palīdzēt šiem burbuļiem satikties, sociālajiem burbuļiem, kuros mēs katrs dzīvojam, un nonākt tā informācija tālāk. Šī pieredze, esot līdzās sāpinātiem bērniem no ārpusģimenes aprūpes jomas, tā var būt emocionāli sāpīgākā, varbūt tāda atmodinošākā, dzīvi mainošākā pieredze un arī viena no vērtīgākajām izglītībām, kuru mēs dzīvē varētu iegūt. Mēs varam daudz un dažādus kursus pabeigt un grādus iegūt, bet tā dzīves skolas un attiecību pieredze un līdzjūtības un līdzās būšanas pieredze šai laikam grūti līdzvērtīgi būs atrast.